Sveicināts klausītāji! Tu šobrīd klausies Vidzemes augstskolas podcastu Students runā, rubriku Vai viegli būt pirmkursniekam. Epizodēs, kuras veidosim mēs, Beatrice un Elīze, tu dzirdēsi to, kā pateicībā ir būt pirmā kursa studentam, no izaicinājumiem līdz pat iespējām. mēs piedāvājam skatu no studenta studentam. Runāsim par kopītnēm, lekcijām, ārpus studiju aktivitātēm un visu to, kas ir svarīgs uzsākot studijas. Podkāstā mēs iekļausim pieredzes stāstus, atmiņas, praktiskus ieteikumus un atziņas, kas palīdzēs labāk sagatavoties studiju sākumam. Turpini klausīties un uzzini, kā ir gājis mūsu studentiem. Šodien studijā ciemos ir Vidzemes augstskolas studiju programmas komunikācija un sabiedriskās attiecības 4. kursa students Ērika. Čau, Ērika! Čau! Šodienas epizodu vadīšu es, Beatrice, un šodien mēs parunāsim par mazajām uzvarām studiju laikā un ko īsti nozīmē izaugt no 1. līdz 4. kursam, un arī par to, kā sev uzstādīt mērķus, lai tiktu līdz pašām studiju beigām. Ērika, mazliet pastāst par sevi, kā tu nonāci līdz Vidzemes augstskolai? Tas viss sākās 12. klases aprīlī, kad sāku domāt par to, kur es varētu aiziet studēt. Un nejauši uzdūros Vidzemes augstskolas mājaslapai, jo es biju izskatījis gan LU, gan RTU, un tad es nonācu šeit. Un, ejot caur tām programmām, skatījos, kas vairāk man varētu interesēt un kas jau tīri ir no manas dzīves bijis, jo es jau tīri no pieredzes esmu bērnībā vadījis dažādus pasākumus vietējiem kultūras namam, un tad kaut kā komunikāciju programma uzrunāja, jo es arī esmu tāds cilvēks atraktīvs, sociāls, kas tik viegli nenogurst dažādās sociālās situācijās. Un tad bija tāds, ok, labi, pamēģināsim. Un tā es arī esmu šeit, Vidzemes augstskolā. Tas ir diezgan interesants stāsts, tāpēc, ka daudzi, cik es esmu dzirdējis, ka daudzi tieši netīšām Vidzemes augstskolai kaut kā tā teikt uzgrūžās virsū, un tad tiešām izlemj par to, ka šeit nāk studēt. Un tad varbūt kāds bija tavs pirmais iespējas un kas tev visvairāk pārsteidz tieši 1. kursā un 1. semestrī augstskolā sākot studijas? Es dzīvoju nepilni 80 km no Valmieras. Tas bija vēl viens iemesls, kāpēc es atnācu uz Vidzemes augstskolu. Viegli izbraukāt, viegli infrastruktūra, un Valmieru jau es daudz maz pārzināju pirms Vidzemes augstskolas. Bet laikam, kas mani visvairāk pārsteidza, bija tas, cik praktiski šeit ir jādarbojas. No šiem te bukletiņiem, kas ir pieejami augstskolā, jā, tur var saprast, kad ir tas praktiskais ievīts, bet tad, kad tu nonāc tiešām studiju solā, tad tu saproti, ka teorija ar praktisko tā kā mijās kopā, un tā tu arī iegūst tās reālās zināšanas, man gribētos teikt, par šo visu programmu kā tādu, par to, cik brīvs ir lekciju grafiks, ka tu vari iesaistīties, būt vēl kaut kur tā kā, ka tev nav tikai jādomā par studijām, par to, kā tu pabeigsi kārtējo mājas darbu, par to, kā tu uzrakstīsi gada projektu. Tā kā tas brīvais grafiks. Un trešais ir, cik kopmītnes tuvu ir augstskolai, jo mēs esam sabiedrības zinātņu fakultāte. Es dzīvoju Zvejnieku ielas kopmītnēs. Un tad tas bija pēc maniem aprēķiniem 2 dziesmu attālumā. Tās ir nepilnas 8 minūtes. Līdz ar to no rīta varēju klausīties mūziku 8 minūtes, un atpakaļ ceļā, ja bija nepieciešams veikals, viss bija tepatās. Par to praktisko es varu pieminēt to, ka jā, mūsu augstskolā ir tomēr profesionāls bakalaura grāds, ko tu iegūst pēc šiem studiju gadiem 4 vai kādam varbūt 5. Un ka es no savas pieredzes varu minēt, ka man arī varbūt bija nedaudz tāds šoks, ka mums vienā no lekcijām, pašā 1. lekcijā, pie docētāja mums vienkārši praktiski iedod kameru un tu ej filmēt. Mums pirms tam pastāsta, kā tur ar viņu darboties, ko tur izdarīt. Un tu pēc tam vienkārši ej un filmē jau 1. lekcijā. Un tad tu vienkārši saproti tāds nedaudz fever dreams, tāds kultūra šoks par to, kur tu esi ieradies un ka tev tas ļoti, ļoti patīk. Un tu ar katru nākamo lekciju saproti to, ka ir īstenībā tik forši, ka tev nav tikai tā teorija jau pašā 1. kursā, pašā 1. semestrī, kas ir ļoti, ļoti forši. Par ārpus studiju aktivitātēm mēs parunāsim kādā citā podkāstā, bet es domāju, ka mums arī ir tiešām ļoti, ļoti daudz iespēju.
un arī ir laiks, kad to darīt. Gan kultūras ziņā, gan kaut kādā sporta ziņā mums ir ko darīt, un ir arī laiks tam atlicināts, jo tas lekcijas, kā nu kuram, bet nav katru dienu, nav visu dienu, kad tev ir brīvs vakars un kaut kā tam līdzīgi. Arī tad, kad stājos iekšā Vidzemes augstskolā, arī viens no tām galvenajām lietām, kāpēc šeit bija tieši šīs te ārpus studiju aktivitātes, jo mēs varam paskatīties, mums ir Vidzemes augstskolas studentu apvienība, tur var būt kā virzienvadītājs, kā biedrs, tad mums ir vēl šīs te Vidzemes augstskolas tas koris Skan, kas ir sadarbībā ar Valmieras kultūras centru. Mēs varam paši organizēties un domāt varbūt kaut kādus spēļu vakarus, kaut kādus basketbola, treniņus. Visu kaut ko mēs varam paši kā studenti inicijēt un darīt un radīt šo te studiju pieredzi daudz foršāku. Jā, es piekrītu tiešām arī par kaut kādiem vakariem, ka mēs kā studenti mums ir tās iespējas, un mēs arī to izmantojam. Piemēram, es ļoti bieži apmeklēju tieši volejbola vakarus, ka mums ir 1 reizi, 2 reizes nedēļā tāda iespēja satikties, tīkloties studentu starpā, studentiem, ko ikdienā nesatiec, un parasti ir tādi, kurus tu satiec. Piemēram, mums ir žurnālistika un sabiedriskās attiecības, mēs esam diezgan tuvi kursi, mēs katru dienu satiekamies gandrīz, kad mums ir lekcijas un tam līdzīgi, ka ir tādas foršas iespējas. Bet runājot vispār par studiju dzīvi, es domāju, ka nenoliedzami ir svarīgas tieši mazās uzvaras un motivācija, lai tu turpinātu darīt, piemēram, studentu tikšanās vakari, kad tu saproti, ka tu izdzīvo lekcijas, kas ir varbūt salīdzinoši grūtāks, un tu saproti to, ka vakarā tev būs iespēja kaut kā atslābināties no tā visa. Un runājot tieši par mazajām uzvarām, kas varbūt tieši tev skaitās mazās uzvaras studiju laikā? Es gribētu teikt, ka mazās uzvaras ir tad, kad tu pabeidz semestri. Tad, kad tu esi nokārtojis visu fantastiski, tavs sekmju izraksts ir priekš tevīm apmierinošs. Tā būtu tāda viena mazā uzvara, kad tu vari uzelpot janvāra vidū, 2 nedēļas atslābināties, atpūsties un sagatavoties jau nākamajam studiju semestrim. Tīklošanās tās iespējas, jo pirms Vidzemes augstskolas es nepazinu tik daudz foršu, gudru, asprātīgu cilvēkus ar fantastisku humoru izjūtu. Tagad es varu vienkārši aiziet uz kopmītnēm, es varu kādam uzrakstīt, un es jau kādu pazīstu. Un man ir ar kādu, piemēram, ar kuru satikties. Tās tīklošanās iespējas, jo pēc augstskolas, manuprāt, draugi paliek, un viņi nepazūd. Tā kā to es arī ļoti novērtēju, un tā ir bijusi mana mazā uzvara. Tā es arī tagad tieši iepazinu savu labāko draudzeni. Jau 3 gadi, un es tomēr vēlētos, lai arī pēc augstskolas mūsu tā draudzība saglabājas. Par draudzēšanos runājot, mūsu kolēģe pirms kāda laiciņa tieši runāja par draudzēšanos. Man šķiet, ka tas arī ir ļoti, ļoti interesants stāsts. Runāja ar savu kursa biedru, ko var noklausīties, ja klausītājiem tieši interesē, kā sadraudzēties augstskolā un ko var darīt augstskolā, lai tu iegūtu draugus. Un tu minēji par šito draudzēšanos, par kopītēm un tam līdzīgi, bet, piemēram, cik es noprotu, tad 4. kursā tu vairs neesi tik bieži Valmierā, tad varbūt tu vari minēt kādu tieši konkrētu piemēru no kaut kāda nesenā laika, kas ir saistīts tieši ar studijām, kādu mazo uzvaru. Laikam veiksmīgi aizstāvēts bakalaura darba pieteikums, jo tā nedrošības sajūta par tēmu, par to, ko tu gribi darīt, jo tomēr bakalaurs ir tāds diezgan garš un smags darbs, kas tev ir jāveic, lai tu pierādītu, ka tu esi nozares profesionāls, ka tu esi gatavs šim te darba tirgumu un ka tu spēj pielietot šīs te zināšanas. Un tagad, kad jau tas bakalaurs tuvojas lēnām noslēgumam, tad man gribētos teikt, ka tā ir mana mazā uzvara. Lai arī tas ir 4. kursa 1. semestris, tomēr tas moments man tiešām ir palicis. Un kas vēl otrs noteikti ir tā prakses vieta, kurā šobrīd es atrodos, jo kaut kā visu laiku man ir vilkus tā kultūra arī atpakaļ un tā iesaist, un tagad esmu tik fantastiskā vietā, kur man ir iespēja pielietot šīs te 1. kursa zināšanas par foto veidošanu, fotorediģēšanu, tāpat arī sociālmediju ieraksti no
kurs ir sabiedriskā attiecība praktikums. Jā, bakalaura darbs, tas ir tiešām iespējams. Es tev apsveicu, ka tu to esi izdarījis, tu esi tik tālu ticis, tas ir ļoti, ļoti forši. Un mēs varētu padomāt par to, arī klausītājs vispār varētu padomāt par to, vai tu apzināti pamēģi šīs mazās uzvaras un tās tevi tā kā motivē turpināt tālāk, vai tu pēc kāda laiciņa saproti, ka moments bija foršs, un pēc kaut kāda mēneša, 2 varbūt saproti, ka nemaz nebija tik slikti, man tiešām labi gāja, un tā bija tiešām mana mazā uzvara tajā laikā. Es vairāk gribētu teikt, ka tas otrais variants, jo tad, kad pienāk tas moments, kad ir kaut kas jāizdara satraucoši, tad ir rokas trīc, kājas trīc, tev paliek augsti pirksti, un tu domā, bļāviens, man tas neizdosies, nesaies vienkārši. Bet pēc tam, kad jau tu esi aizstāvējis, kad tu pārdomā visu to, tad tu saproti to, kad, hei, nemaz tik sarežģīti. Es varētu vēl vienreiz to mierīgi izdarīt un nebūtu nekādu problēmu. Līdz ar to tas mazo uzvaru koncepts kā tāds kaut kādā mērā palīdz un motivē mani turpināt cīnīties un pabeigt bakalaura darbu un pabeigt visas tās lietas, ko es iesāku pirms tam, bet kurām nepietika laika vienkārši. Varbūt ir kādas vēl lietas, kas tevi motivē gūtos brīžos, ne tikai šīs mazās uzvaras. Es gribētu teikt, ka tā ir mana ģimene. Es no savas ģimenes būšu pirmais, kas būs pabeidzis augstāko izglītību. Līdz ar to viņi vienmēr ir bijuši tāds, aiziet, Ērika, tu to vari, tev tas izdosies, tev tas ir jāpaveic. Un tad tas ir tāds patīkams satraukums, ka tev ir blakus cilvēki, kas tevi tā uzmundrina, uzhaipo tik tālu, ka tu labprāt vienkārši dari, ej un pabeidz. Ģimene, draugi, arī ļoti daudz draugi, jo mēs ejam vienlaicīgi tam visam procesam cauri. Līdz ar to mēs esam viens otra cilvēks. Un tad mēs varam dalīties ar savām pārdomām, dažādiem padomiem, dažādām zināšanām, kas kaut kādā mērā viens otram palīdz, un tad mēs beigās arī esam vienā laivā. Tā vieta, no kurienes es nāku, arī ļoti motivē, jo es esmu nācis no laukiem, un man vienmēr ir fascinējis tas lauku klusums un miers, un tur es aizbraucu katru nedēļu, it sevišķi pēc smagām un garām studiju nedēļām. Es aizbraucu mājās, es varu iziet laukā, pastaigāties, ieelpot, padomāt. Un tad, kad es atnāku atpakaļ, tās visas raizes kaut kā ir samazinājušās, un tad ir tāda skaidrā galva, un tad tu saproti, hei, man ir jāizdara šis, un tas ir iespējams. Mēs to varam, un tas ir izdarāms. Es domāju, ka šie bija tiešām tādi forši faktori, ko jebkurš varētu izmantot, kad uzsāk studijas, un arī turpinot studijas, kad tu saproti, ka tev ir grūti brīži. Es varu noteikti piekrist tam, ka šis lauku miers un kaut kāds māju miers ir tiešām viens labs faktors, kas palīdz nomierināties, ka tu nedomā vairs tik ļoti par tiem studiju darbiem, neiesprings tik ļoti, tu paņem kādu vienu dienu sev, atpūties, un tad jau viss pēc tam sējies lietās. Es varu arī piekrist noteikti par ģimenes un draugu faktoru, jo, piemēram, man pirmajā kursā esot, ir tomēr ļoti, ļoti palīdzējuši gan draugi, gan ģimene. Tieši šādā kontekstā, ka saprot, ka tu nevari padoties, jo tev ir tā kā motivācija parādīt sevi, ka tu to vari, ka tavi draugi tev arī tic, tevi uzmundrina, tev palīdz, ja tev ir kaut kas grūti, un ka tas ir ļoti, ļoti forši tādā ziņā, ka tas varbūt ir tāds neliels stimuls turpināt. Ir grūti, protams, vienmēr būs grūti, vienmēr būs kaut kas grūti, bet ja tu par to domā citādāk, tad tas arī būs citādāk. Jā, es pilnībā piekrītu tam. Pirmajā kursā es varbūt to tik ļoti nesapratu, cik īstenībā fantastiski, ka tev ir cilvēki blakus un ka tevi atbalsta, bet tagad 4. kad jau ir iziets cauri 3 gadiem, dažādiem studiju kursiem, dažādām lekcijām, dažādiem piedzīvojumiem. Man šķiet, ka šis podcasts ir tāda kā iespēja man nedaudz atritināt savu atmiņu atpakaļ un paraudzīties uz to, kas īstenībā ir paveikts šo 4 gadu laikā. Kā tu vispār atceries savu pirmo kursu? Vai. Pirmais kurs Vidzemes augstskolā bija, man gribētu teikt, tieši pirmais semestris bija tāds baiļu pilns,
ka tu nezini, ko sagaidīt, ka tu esi iemests svešā vidē ar svešiem cilvēkiem, un tu nezini, kā vispār, ko darīt. Jo es esmu tas pandēmijas bērns, kas pazaudēja to vidusskolas pieredzi, to socializēšanos līdz ar to. Tagad pirmajā kursā, kad atnāca, bija tāds, ak, mans Dievs, ko tagad darīt? Bet nemaz tik traki nebija. Vienkārši gāju uz šiem te pasākumiem, uz iesvētībām, uz kursa garu, uz ballēm, uz šiem te spēļu vakariem, un tā jau arī kaut kā iegāju šajā te Vidzemes augstskolas saimē, ģimenē, gribētos teikt, un tad pirmais kurs tiešām man bija ar ļoti raibiem un dažādiem piedzīvojumiem pilns, neskaitot studijas. Protams, tad, kad es arī sāku tieši šīs te lekcijas apmeklēt, bija tāds, ak, šausmas. Vidusskolā bija jāsēž 45 minūtes. Šeit viena lekcija skaitās 90 minūtes. Kā nosēdēt? Bet tad jau tu sāc klausīties, tev paliek interesanti, tu pieraksti, tu uzdod jautājumus, un tā arī tās 90 minūtes paiet burtiski. Jā, es domāju, ka man arī noteikti bija tāds neliels šoks. Pirmās nedēļas noteikti bija ļoti, ļoti grūti nosēdēt to pusotru stundu lekcijā. Tu skaties, tev septembrī saulīte pa logu spīd ārā, un tu klausies lekcijā, kas ir īstenībā interesanta, bet tu tomēr skaties ārā, jo no ārā ir tik labs laiciņš. Un tu varbūt jau, piemēram, ja tev ir kāda garāka lekcija, tad vidusskolas laikā tu jau būtu gājusi mājās, gājusi pastaigāties ar draugiem, kaut ko darījis, bet tagad tu sēdi lekcijā. Nedaudz depresīvi izklausās, bet nav tik traki. Un, jā, tu minēji par to, ka sākumā bija diezgan bailīgi un kaut tam līdzīgi, piemēram, kā mainījās tavs skats uz studijām, ka, piemēram, kā tu tagad domā par tām studijām, ir tomēr tik baisi vai nav tik baisi? Noteikti nē. Tā kā tas bija tāds pirmais šoka moments, tās pirmās 4 līdz 8 nedēļas. Šo man tieši viena lektora teica vienā studiju kursā, adaptēties jaunā vietā ir nepieciešamas 4 līdz 8 nedēļas. Līdz ar to tās nedēļas kaut kā paskrēja, un tagad, kad 4. kursā paskatās to, nē, noteikti nē. Vienkārši tev ir jābūt pašam tāds, kāds tu esi, un tev nevajag tēlot, tev nevajag mainīties, tev jābūt tev. Un tā ir vienkāršāk satiekot jaunus cilvēkus, un tad tu saproti, tad tu iedraudzējies, un tad jau jūs nonākat līdz tam momentam, kad tu vari vienkārši uzrakstīt tam cilvēkam 2 naktī, hei, es neguļu, tu guli. Nonāk līdz šādam momentam. Tā kā, un arī no tā studiju viedokļa, arī tās pirmās nedēļas ir tādas, grūti nosēdēt, grūti vispār saprast, kas notiek, bet kaut kā pēc tam tu ieej tajā ritmā, un tad jau tu sāc atcerēties, kad tev ir lekcijas, kurās dienās, pie kāda lektora, kāds studiju kurs, un tad jau es atcerējos par to vēl vienu motivācijas faktoru, kas man bija, kamēr man vēl stāv galvā. Es esmu Vītola fonda stipendijāts, un tā bija arī mana motivācija studēt kārtīgi, gūt sekmes, kas ir virs 8, un es vienkārši nedrīkstēju padoties. Man bija jāiet uz priekšu, lai vai cik daudz dažbrīd studiju darbi sakrit, lai vai cik daudz piedzīvojumi gadījās pa ceļam. Tā kā tas arī vēl bija viens tāds mans motivators. Un tas man īstenībā ļoti daudz palīdzēja, jo man nebija šos 3 studiju gadus jāstrādā. Es varēju pilnvērtīgi pievērsties studijām, tā kā ļauties dažādiem piedzīvojumiem, iesaistīties viesā, aizceļot ārpus Latvijas. Tā kā darīt visu, ko es vēlos, nevis savu dzīvi nedaudz regulēt pēc grafika, kad man ir darbs, kad man studijas, un tad ir tāds brīvais moments, kad es varu atļauties darīt lietas sev. Jā, es noteikti piekrītu par to. Es arī esmu Vītola fonda stipendijāte, un es domāju, ka tas ir tiešām tāds labs faktors, kāpēc turpināt studijas. Un klausītājiem es arī noteikti iesaku topošiem studentiem pieteikties Vītola fonda stipendijām. Topošiem pirmkursniekiem laikam termiņš jau ir, kad mēs šo izlaidīsim, diemžēl ir beidzies.
Taču, ja tu vēl neesi topošais pirmkursnieks, es tev noteikti iesaku pieteikties Vītola fondam. Tā ir super laba iespēja, tas ļoti, ļoti palīdz un arī dod motivāciju turpināt tālāk. Viņi ir ļoti, ļoti atbalstoši, man arī ir vairākās lietās palīdzēts. Mums ir tāda laba sadarbība izveidojusies, un tas arī ir tāds viens dzinulis uz priekšu. Varbūt varētu parunāt par to, ko tu varbūt būtu darījis citādi, ja tu būtu vēlreiz tagad pirmajā kursā. Varbūt kaut ko mainīt, varbūt tieši neko nemainītu. Nu, es visticamākais būtu vairāk nebaidījies tās pirmās nedēļas. Vienkārši ļāvies plūsmai un iepazinis visus cilvēkus, kas man bija gadījušies pa ceļam. Jo tagad, kad esmu 4. kursā, es saprotu to, ka kontakti ir ļoti vērtīgi. Dažādi cilvēki, ko tu esi saticis savā dzīvē, īpaši studiju laikā, kad tie var pēc tam aizvest pie kaut kādām jaunām iespējām, jauniem piedzīvojumiem. Tas visnotaļ būtu bijis viena lieta, ko es noteikti būtu mainījis. Es būtu ļāvies piedzīvojumiem, bet varbūt ne tik daudz. Aizceļojot ārpus Latvijas, iesaistoties viesā, es satiku tik fantastiskus cilvēkus, bet tas dažu brīdi nozīmē, ka man ir jāatsakās no kaut kā, ko es patiešām vēlos izdarīt, jo man ir jābūt tur, kur man ir jābūt. Apgriežam otru monētas pusi šai lietai. Man tagad ir ļoti liels paziņu loks izveidojies, un tad es varu satiekot kādā tusiņā, satiekot kaut kur uz ielas vienkārši. Mēs varam papļāpāt, un tad tā ir tāda pievienotā vērtība tam visam. Ko vēl? Grūti teikt. Jo es jau no pašiem pirmsākumiem zināju, ka tad, kad atnāc uz augstskolu, ja tu gribi, lai tavs gala rezultāts ir priekš tevis apmierinošs, tad tev ir jāmācās, tev ir jālasa obligātā literatūra, tev ir varbūt papildus jāpameklē tā informācija. Tu minēji, ka ļoti daudz iesaisties dažādās aktivitātēs, varbūt tev ir kaut kā mainījušās tās prioritātes, piemēram, salīdzinot ar kaut kādu 1. kursu un salīdzinot ar 4. kursu vai vienkārši salīdzinot studijas ar vidusskolu. 1. kursā, kad sāku studēt, man tā tiešām akmenī kalta prioritāte bija tiešām studēt. Tā kā literally būt akadēmiskam čiekuram un vienkārši studēt, cik vien es varu. 4. kursā, pēc šī garā posma, es saprotu to, ka studijas nav tikai par tiešām studēšanu. Studijas ir par piedzīvojumiem, par studēšanu un par dažādām iespējām, kuras ir jāizmanto tev. Jo tās iespējas, ko es esmu izmantojis, tās man deva tādu svaigu skatu uz dzīvi, jo es pabiju nedēļu Bosnijā un Hercegovinā kopā ar Latvijas studentu apvienību. Satiku dažādas cilvēkus no dažādām valstīm, iepazinu vienkārši fantastiskus cilvēkus, ka es pēc tam, man bija tāda eiforijas sajūta pēc tās nedēļas, kad tas bija arī tāds mazs dzinulīts man turpināt. Tas Ēriks, kas bija 1. kursā, un tas Ēriks, kas tagad 4. kursā, vienkārši ir audzis un ir sapratis to, ka tu vari studēt, tu vari tiešām studēt, bet pienāk moments, kad tu saproti, ka tas jau nav tas. Studēšana nav tikai par to. Un tad vienkārši piedalies, iesaisties. Tiešām esi, kā man viens cilvēks teica, tu gramsties gar visiem medus podiem. Tā arī bija. Es tiešām izmēģināju visu, ko es varēju, kur es tiešām gribēju, un tad kaut kā izaugu pēc tam. Protams, salīdzinot ar vidusskolas pieredzi, studiju pieredzi, tas nav nekāds noslēpums, vidusskolā ir jāmācās mazāk. Tur tu aizej, tu izdari, viss. Studijās arī ir tas pats, bet studijās tie darbi ir nedaudz komplicētāki, un tev ir tiešām jāpielieto tās lekcijās gūtās zināšanas, un tad šīs zināšanas pēc tam nodara arī lielajā dzīvē, ka tu jau sāc strādāt nozarē. Par to prioritāšu maiņu es no savas pieredzes varu teikt, ka es arī tiešām uz augstskolu atnācu ar tādu domu studēt. Neko vairāk. Savā ziņā. Protams, man būs kaut kādi studiju draugi un kaut kādas citas pieredzes, bet ar laiku, cik no es šeit esmu mācījusies, salīdzinoši pat ne gadu, bet ar laiku es sapratu to, ka studijas ir studijas, bet tas, ko tev piedāvā, tas ir daudz dažreiz pat vērtīgāk par studijām. Jo, piemēram,
Man nav tā pieredze ļoti liela, bet tajā pašā laikā, skatoties uz to, cik es esmu jau pieredzējusi, pirmais kurs vēl nav beidzies, bet es esmu ļoti daudz pieredzējusi. Ņemiet tās iespējas, ko jums dod. Tev pazīstamais piedāvā uz kaut kādu pasākumu aiziet, tu aizej, tu nenožēlos. Es nereiz neesmu nožēlojusi, kad esmu aizgājusi kaut kādu pasākumu. Es drīzāk nožēloju to, kas varbūt kaut kur neesmu aizgājis, kaut kur neesmu pieteikusies vai kaut ko tam līdzīgi. Bet, protams, studijas tomēr ir pirmajā vietā. Nevar atmest viņas. Ja tev ir darbs jāaizpilda, tad tev ir darbs jāaizpilda, bet varbūt savā ziņā to laiku sakoreģēt tā, ka tev ir iespēja gan pabeigt savus studiju darbus, gan arī citas pieredzes piedzīvot. Jā, es pilnībā piekrītu to, kā Beatrice teica, jo arī tagad tā paraugoties vēl par to, cik daudz ir pieredzēts un piedzīvots, es arī pilnībā piekrītu viņas vārdiem. Es nenožēloju to, kad es tur biju, un es to darīju, un es to piedzīvoju. Tas man ir kaut kā pēc tam palīdzējis arī tagad studijās un arī dzīvē, jo es tik daudz pazīstu. Es varu uzrakstīt pazīstamiem Rīgā, hei, jūs esat brīvi, devai, kaut ko varbūt izdaram kopā. Nu, tā kā draugi pa visu Latviju izmētāti šur un tur, un tā kā, ja es tur esmu, tad man ir iespēja vienkārši uzrakstīt, un mēs varam satikties un papļāpāt par tiem saucamiem vecajiem labajiem laikiem, kad mēs kaut ko kopīgi darījām. Tas ir labi. Tas ir forši, ka ir draugi citur arī, nevis, ka tu esi savā ziņā iesprostots tikai studiju ēkā, vienā fakultātē, bet ka tomēr ir tās iespējas paplašinātākas. Un es domāju, ka šo var noteikti savā ziņā nosaukt par vienu kļūdu, ko studenti tieši pirmkursnieki dara, ka viņi neiesaistās lietās. Un man šķiet, ka tiešām pirmkursnieks saņematies, jums ir jāiesaistās. Ir ļoti, ļoti forši. Un varbūt tev ir kaut kādas vēl, kādas ir kļūdas, ko tieši pirmkursnieki veic? Nu, tu jau minēji to, ka neiesaistās un nepiedalās pasākumos, un viņi nav redzami. Tā tiešām ir kļūda. Jo es redzēju, cik daudz mēs kā paši pirmkursnieki iesaistījāmies, un pēc tam jau, kad es arī VSA darbojos, tad arī caur to man bija iespēja redzēt. Svarīgākais, ka cilvēkam ir iniciatīva, un ka cilvēkam ir vēlēšanās piedalīties. Pēc tam jau viss var notikt, viss ir iespējams, visas durvis atvērsies un visu izdarīs. Tā ir tiešām tāda pirmā un tāda lielākā kļūda, ko paveic. Nu, otrā, varbūt pat otrās nav, tā pirmā un vienīgā ir tāda tiešām spēcīga, kas man nāk prātā šobrīd. Varbūt tev ir kāds tieši ieteikums, ko vajadzētu saprast jau pirmajā studiju gadā. Mēs minējām par to, ka ir jāiesaistās pasākumos. Varbūt ir kaut kas vēl cits? Studijas nav tikai par tīru akadēmisku studēšanu. Dodies piedzīvojumos, dari visu iespējamo. Izmanto augstskolas piedāvātās iespējas. Izmanto savu draugu paziņu šīs te iespējas. Esi radošs. Kā arī tad, kad pirmajā kursā es te vēl biju, un mums bija viens studiju kurs, kuram uz sienas ir rakstīts, bez pūlēm uz augšu tiek vienīgi ziepju burbuļi. Tas ir tas, kam es ļoti piekrītu, jo pašam cilvēkam ir jāpiepūlās, lai vispār kaut kas izveidotos. Es no savas pieredzes saku, ka mēs kā pirmkursnieki gribam saprast visu. Gribas zināt visu. Varbūt ir kaut kas tāds, ko tu varētu pateikt, par ko varbūt nav pirmajā kursā jādomā, par ko vēl nav jāuztraucas. To, ko es varu pateikt, noteikti neuztraucieties par bakalauru. Tas atnāks, tas pagaidīs. Katrs kurs ir kā jauns līmenis. Pirmo pabeigs, tiksi otrajā. Otro pabeigs, tiksi trešajā. Un tad, kad pienāks bakalaura gads, tad tikai sāc par to uztraukties, vai arī trešā kursa beigās. Tāpat arī pirmajā semestrī nevajag uztraukties par prakses vietām. Praksi vienmēr atradīs, jo tā panika, kad tev pirmā gada beigās ir jāsameklē prakses vieta, jau jāpielieto jau savas pirmās zināšanas, tas arī tā kā tev iedod to stresiņu ikdienā. Man ir viens labs latviešu teiciens prātā. Daudz gribējusi zināt, ātri vecs paliksi. Izklausās nedaudz klišejiski, bet tā tas īstenībā ir. Nevajag, tā kā pirmajā gadā nevajag pārspīlēt ar visu. Tev vajag palēnām, caur pieredzēm, caur iespējām, caur cilvēkiem saprast vispār, kas notiek.
Kad parādījās sajūta, ka tu vispār kaut ko saproti, ko tu dari šobrīd augstskolā vispār? Nu, man gribētos teikt, ka tas bija 3. mēnesis. Jo pirmie 2 mēneši vienkārši bija saplūduši kopā, cenšoties saprast, kā tas ir studēt, kā tas ir būt jaunā vietā, kā tas ir būt prom no vecāku ligzdas. Un tad 3. mēnesī bija tāds, hei, man patīk tas, ko es daru, man patīk studēt, man patīk piedalīties, iesaistīties, diskutēt, runāt, uzdot jautājumus un visu kaut ko tādu. Ja man būtu jāvelk laika līnija, tad man būtu grūti nolikt to punktu, kad tas tieši sākās. Es varu tā vispārīgi pateikt par to, kas un kā. Jā, par to runājot, es, piemēram, brīžiem kaut kādu kursa darbu darot vēl projām, nejūtos īsti sapratus, ko es šeit vispār daru. Es to gribēju darīt, es joprojām to gribu darīt, bet dažreiz ir tāds sajūta, kas te vienkārši notiek. Un es arī, piemēram, no kāda kolēģiem 3. kursā daudziem dzirdu, ka viņi vēl joprojām nesaprot, kas notiek. Nenoliedzami, ka, protams, studiju procesā ir svarīgi uzstādīt mērķus. Kā tu savā studiju laikā uzstādi mērķus? Es laikam mērķu uzstādīšanu neiemācījos līdz 2. kursam, jo pirmais bija tāds plūstam, skatāmies, kas notiek, darām, kas ir jādara, viss. Tā kā, un arī un pirms tam es tajā 1. kursā par to īstenībā pat nedomāju. Tad, kad es sāku studēt 2. kursā, tad bija tāds, kāds varētu būt mans mazais mērķis, vidējais un ilgtermiņš. Un tie mazie mērķīši bija tādi, izdarīt šito, atvieglot savu dienu, teiksim tā, izdarīt kādu kursa darbu, lai tu pēc tam vari atļauties kaut kādu momentu atpūtēji, tur, noskatīties kādu seriālu, sēriju, iziet pastaigā, vai arī vienkārši sazvanīties ar kādu. Vidējā termiņa man gribētos teikt bija tādi, kas bija uz 2-3 mēnešiem. 2. gadā bija jāturpina gada projekts 2. Tad man tur tie mērķīši bija ap to, lai es ievācu datus, izdaru visu, kā vajag, un viss būtu fantastiski. Ilgtermiņa mērķis bija vienkārši pabeigt 2. kursu, iesaistīties kaut kur un piedalīties, jo tajā starp 1. un 2. semestri es tikko ieraucu VSA piedzīvojumā, kad kļuvu par šīs biedrības biedru. Un pēc tam jau tas arī bija tāds kā pagrieziena punkts, ka es turpināju kāpt augstāk un darīt vairāk. Kur no tiem mērķiem tev strādā labāk? Vai tu kaut kādu darbu, piemēram, tu tos maziņos darbiņus izdari labāk un ātrāk nekā tos ilgos? Kā tev tas strādā tieši labāk? Es cenšos sabalansēt abus divus, jo es saprotu, ka abi ir vienlīdz svarīgi. Tu nevari vienu lietu izdarīt labāk un pēc tam otru lietu atstāt novārtā un pieķerties pēdējā brīdī. Tā tas nestrādā, diemžēl. Tā izpildīju savu mazo mērķīti. Tad pieslēdzos lielajam, padarīju tam kaut ko, lai tā kā līdzvērtīgi iet viss tas kopā. Te visi darbi tiek paveikti vienlaicīgi gandrīz, un nav tāda pēdējā brīža panikas sajūta, ka tu pulkstens ir 22, nav iesniegts kursa darbs, un tad tu domā, ko tagad? Jā, ar tiem termiņiem ir kā ir, bet es domāju, ka mums 1. kursā diezgan labi tas sanāk. Es vismaz tā ļoti ceru, un arī, ja nesaiet, tad mums ir tomēr ļoti, ļoti atsaucīgi docētāji, ka var pajautāt pagarinājumu, ja, piemēram, es varu minēt, mums, piemēram, šobrīd ir 2. semestris, tā kā vispār studiju laikā, un tas ir ļoti, ļoti, ļoti smagi. Es domāju, ka mani kursa biedri tam noteikti piekristu, jo šobrīd mums ir jāsavieno gan prakse, gan mums ir gada projekts tūlīt jāsāk, gan mums ir visi smagie kursi jāpabeidz, un tomēr, ja viss vienā nedēļā iekrīt viens, piemēram, mums nesen bija tā, ka mums ir eksāmens, un tad vēl noslēguma darbs, un tad vēl prezentācija, un tur vienkārši lēnām izdedz, un tad vienkārši ir ļoti, ļoti forši, ka tu vari pajautāt tam docētājam, ka tomēr tiek pagarināts tas termiņš, un viņi ļoti, ļoti saprotoši, tīpaši tagad, kad ir tas šausmīgais laiks, šie 2 mēneši, kad tu lēnām vienkārši pazūd un peldi starp to visu. Bet runājot par to, kā tu seko līdzi savam progresam, vai tu, piemēram,
kaut kādā grāmatiņā ieraksti kaut kādus ķeksīšus atvēlēts par to, ka es esmu vienu darbiņu izdarījis vai kaut ko tam līdzīgi. Kā tu to veido? Pirmajā kursā tā es darīju. Tagad? Nē. Man vienkārši tas nav tas, vairs, ko es gribu darīt. Tā kā savā ziņā tā ir kaut kāda atskaitīšanās sev, ka tu kaut ko esi paveicis, kaut ko izdarījis. Un tā kā vienā momentā tu tāds skaties uz to kladīti. Nē, neliksim to ķeksīti. Gan jau atcerēšos galvā. Un tad tu nonāc momentā, kad tu saproti, ka tu kaut ko esi tomēr aizmirsis izdarīt. Un tad tu vienkārši to dari. Tad, kad tu to dari, un tad ir tāds, tas nebūtu noticis, ja es būtu vienkārši sekojis tādai vienkāršajai ķeksīšu sistēmai par to, kas ir paveikts un kas nav. Tā kā agrāk tas man kaut kā palīdzēja, šobrīd vairs nē. Tā kā es labprāt, kalendārā atrakstīšu datumus tos svarīgos, kad man ir kaut kas jāizstāv, kaut kur jābūt, kaut kas jāizdara, bet lai es teiktu, ka es atcerēšos klādi atvērt un atķeksēt, kad to es esmu izdarījis, tur man ir jābūt. Nē, tas vairs nav tas. Jā, par to es varu minēt, noteikti tas ir kā kuram cilvēkam, jo, piemēram, es arī piekrītu tev, ka es nevaru tā, man vienkārši nestrādā, jo tad es izdaru kaut kādu lietu un pēc tam neatzīmēju viņu, un tad man ir vienkārši kaut kādā citā jaunā lapiņā uzrakstīti nākamie mērķi, un tie iepriekšējie vienkārši kaut kur ir palikuši, un es tā lietas, diemžēl, nevaru darīt, taču viena mana draudzene, viņa ļoti, ļoti pie tā pieturās, ka viņai ir savi mērķi, savi darāmie darbi uzrakstīti, un tad viņa tur, pieņemsim, kā mēs jau runājam, atķeksē vai izsvītro vai kaut kā tam līdzīgi. Tā kā es domāju, ja tu esi tāds cilvēks, kam to vajag, tu to noteikti var darīt, ka varbūt nav tā, ka mēs šobrīd sakam, ka nē, tas viss ir galīgi garām, bet vienkārši es domāju, ka ir svarīgi katram studentam, katram topošajam studentam, skolēnam saprast savas metodes, kā darīt lietas. Un, piemēram, ne visiem ir jāveido tās kladītes, ne visiem ir kaut kādas citas lietas jādara, ka vienkārši jāatrod tas savs stils un ka par to ir jāpadomā. Kas vēl noteikti agrāk strādāja, bet vairs netik ļoti strādāja, tas, kad es liku atgādinājumus telefonā. Vienkārši iegāju kalendārā, ierakstīju, kad tas ir jāizdara, un tad man atnāca atgādinājums, tāds kā pēdējais brīdinājums par to, ka tam ir jābūt izdarītam, tam ir jābūt paveiktam, un tad ir tāds, vai esmu to pabeidzis? Varbūt, cerēsim vienkārši. Jā, par tiem tieši paziņojumiem telefonā es varētu teikt, ka varbūt ieteikums no manis nedarīt to ar lieliem darbiem, piemēram, kaut kādu literatūras apskatu. Tu uzliec atgādinājumu, ka tev ir šajā dienā viņš jānodod, bet ir bišķiņ par vēlu, ka tu tās 8-10 lapas, diemžēl, neuzrakstīs pēdējā brīdī. Ja tu ļoti gribi, tad varbūt bet es neieteiktu tomēr tā darīt, jo ir smagi nedaudz. Kā tev šķiet, vai pirmkursniekam ir būt grūti vai viegli? Pirmajos tajos momentos, kad tu esi pirmkursnieks, tas ir ļoti grūti. Bet pēc tam jau tu saproti, ka tas nav nemaz tik grūti. Tev vienkārši ir kaut kā jāpaļaujās uz tām sajūtām, uz to vidi, un tad viss izdodas, tad viss ir kārtībā. Tā kā man šķiet, ka grūtāk ir būt vecāka kursa studentam, jo tu esi, teiksim tā, tos pašus līmeņus izgājis, un tad tu saproti to, cik vairs maz laika ir palicis līdz pabeigšanai. Un tad tev ir pārņem tās dīvainās pārdomas, tās sajūtas, ka, hei, tas netika piedzīvots, tas netika izdarīts. Tā kā, būt pirmkursniekam ir grūti pašā sākumā. Pēc tam tas paliek tā vieglāk. Tas nav tā. Kaut kā. Tas nav smagi. Tas nav smagi. Es ceru, ka es tev pēc kāda brīteņa varēšu piekrist šim, jo man ir grūti. Un es domāju, ka mūsu kursa biedriem šobrīd arī ir grūti. Un labi, tas ir tas 2. semestris. Ir pienācis noslēgums mūsu burvīgajam podkāstam. Paldies tev, Erika, ka tu ieradies. Es domāju, ka mums ir visiem noteikti, gan klausītājiem, gan arī man ir ļoti, ļoti vērtīgs šis podkāsts bijis. Paldies tev, Erika! Paldies par iespēju būt šeit, jo dalīties ar savām zināšanām un dalīties ar to savu pieredzi, kā tas ir bijis. Kā tas ir studēt Vidzemes augstskolā, tas ir tāds kā vēl viens checkpoints manā dzīvē par to, kas ir izdarīts. Jo galvenais ir atrast kādu to cilvēku, to varbūt iedvesmas avotu. Cilvēks iedvesmas avots, kas tā kā pēc kura tu vari raudzīties un no kura tu vari mācīties, kurš tev varbūt var palīdzēt dažādos jautājumos, bet tas ir svarīgi.
Tā kā, jā, šeit ir neliela atkāpe uz krustvecāku kustību. Mēs atkal novirzīsimies, taču krustvecāki tiešām ir ļoti, ļoti lieli palīgi. Mums, piemēram, arī ir ļoti burvīgi krustvecāki citiem kursiem. Es arī zinu, kurš to var paļauties. Taču jā, es domāju, ka mēs noslēgsim šo epizodi. Bija ļoti, ļoti vērtīgi. Tiekamies nākamajās reizēs. Atā! Atā!